Mārtiņš, šī būs trešā pamācība, un tad, kā jau es teicu, es šajā pamācībā pastāstīšu kaut ko, lietotājiem, kā tur uztaisīt jaunu, un tad vēl kaut ko par tiem lietotājiem. Tad sākumā mums vajadzētu uztaisīt, tad sistēma būs tāda, ka es izmantošu reāli tikai indeksu šito PHP failu, un viņā visu laiku kaut ko inkludūšu iekšā, tajā HTML kodā. Lai šeit, tad sanāk, ka man nav daudz reizes jāpāraksta šitais te HTML kods. Tad kā es to darīšu? Es padošu te kā mainīgo, teiksim, jau ir kaut kas, tad, teiksim, kā darbība būs jauns lietotājs, un tad es reāli linku, te, kur viņš ir, pārtaisīšu uz jaunu lietotāju, tad lūk šādi. Sanāk, es padodu mainīgo get, tas ir, es padodu mainīgos, tur var padot vairākus, teiksim, es tev varu pierakstīt klāt kaut kādu, teiksim, and, šeit sanāk, te pirmais mainīgais ir darbība, vienāds ar jauns lietotājs. Viss mainīgietais jautājums zīmes, un tālāk nāk, ar and jau pieliek nākošos, teiksim, and A vienāds ar 3, and B vienāds ar 7, teiksim, es uzspiežu linku, it kā aktivizē viņu, un visu šīs izpildās. Mēs varētu arī pārbaudīt. Ielgojies ir, te kaut kur, teiksim, rakstam print r get. Tad, šis ir masīvs, kurā ir, visādi mainīgie, kas tiek padots ar linku. Print r ir funkcija, kas parāda tādu ārējais, tabulas saturu. Refresh, kur ir ārēji, tad redzam darbība, jauns lietotājs, kur ir tas A3, B7. Viss skaidrs ir kā. Un tagad, teiksim, mums ir darbība padota. Šeit, bet mēs nezinām, ka viņi īstenībā ir padota. Mēs uzspiežam jauns lietotājs darbību, nekas nemainās. Tad te vajadzētu pārbaudīt, vai vispār kaut kas tāds tiek padots if, teiksim, is set get, tad tas masīvs, kurā ir iekšā darbība. Tad kaut ko mēs darīsim. Varētu arī pierakstīt else, ja, teiksim, ja darbība nav padotā, vai kaut kas tāds, un tad mēs varētu, piemēram, likt visu šito te. Lūk šādi te kopā, un tad, kā, ja netiks padot nekāda darbība, tad parādīsies šis te, un tad te varētu rakstīt sveicināts admina panelī, un te kaut kādu, teiksim, teiksim, mēs esam iegājuši it kā admin panelī, un redzam sveicināts admin panelī, izvēlēs darbību. Tagad mēs izvēlamies darbību, jauns lietotājs, un viņš pazūd, jo te nekā nav nekā, kas vietā iet. Tagad mēs varētu taisīt tā, mēs redzētu, teiksim, tagad šajā gadījumā darbība ir jauns lietotājs, un es gribu darīt tā, ka es it kā inklūdošu tos vajadzīgos, iekļaušu kodā kodu, tā, lai nav šis kods nesnāk pārāk garš, mēs iekļausim it kā iekšā kaut ko. Un tātad es vienkārši darīšu tā, rakstam switch get darbība, tātad tā, un tagad vienkārši tā sanāk, rakstam case, tas sanāk, tā, case, šitā te bija. Sūlīt izstāstīšu, ko tas viss nozīmē. Tad mēs it kā attiecīgi no šitā mainīgā kaut ko izdarīsim, teiksim, ja darbība būs jauns lietotājs, tad mēs izdarīsim kodu, kas, teiksim, te ir,
kur iegūstam te. Ja darbība būs... Kas vēl tur ir? Iziet. Un tad teiksim, izmetīsim uz ekrāna. Iziet. Tā, redzam 1, 2, 3 rādās. Šeit ierakstam iziet. Un mēs iegūstam iziet. Sanāk, nu, viņš kā šajā gadījumā vienkārši eko, bet tagad mēs, teiksim, liekam jau savu include. Include iekļauj kaut kādu failu kodā. Un mēs varētu, teiksim, te admin uztaisīt jaunu folderi. Nosauksim viņu par include. Un uzreiz taisam ar jaunu PHP failu, un šitais būs jauns lietotājs. Reku mums ir PHP fails jauns lietotājs, un te mēs inkludojam, jārakst ceļš no šī faila uz turieni. Tad mēs rakstam, nu, mēs kā ejam cauri include folderu uz jaunu lietotāju. Sanāk, rakstam šādi. Jauns lietotājs .php. Un te pārbaudīsim, vai mēs esam nonākuši. Tādās redzam, atkal dabūnam 1, 2, 3. Šeit nekur vairs nav 1, 2, 3, te tikai kods nāk, tad mēs esam nonākuši šeit, viss kārtībā. Nu, tagad mums atliek taisīt jaunu lietotāju. Un tad taisam vienkārši formu. Un formā liekam iekšā, nu, ko mums vajadzētu. Mēs varētu smuku taisīt uzreiz, taisam tabulu. Tabulu, nu, vienkārši table, tas tāks atver, nu, sāk tabulu, un šais ir aizraukšais, to redzēt pēc šās zīmītes. Un tabula veidojas tā, ka sākumā, labi, es tev rakstīšu kodu. Tur nozīmē, kad mēs it kā tabulā ieliekam jaunu rindu, un tad nozīmē, ka mēs šajā rindā ieliekam tā kā rūtiņu iekšā, teiksim, ieliekam border vienāds ar 1 un pastamies. Tikā pierakstam āburtu, teiksim. Re, kur mums ir tā, kāpēc tā ir? Droši vien, kad dizains noslēp tabulas borderus. Es tagad tā fiks palaboju stiliņu, redzam, bet tas būs tas, nu labi. Tad redzam, ka mūsu tabulā it kā ir viena rūtiņa, tas ir burtam A apkārtā. Tagad mums vajadzētu sataisīt daudz tādas rūtiņas. Kas notiek? Viss aiziet garumā. Lūk, es iekrāsošu, tev redzēju, ka te, teiksim, ir tās atstarpītes. Un tad, nu, mēs it kā esam uztaisījuši vienu rindiņu no tabulas. Ja mēs gribam vairākas rindiņas, tad daram lūk šādi. Un F5 un mēs esam ieguvuši it kā tabulu. Labi, mums tabula būs ka bišķi vienkāršāk. Lūk šāda. Teiksim, nu, pirmajā mēs rakstīsim, tā kā, nu, taisīsim tā kā tabulu no, te būs, teiksim, jāieraksta tad lietotāju vārds. Šito stilu mums nevajadzēs tāpat. Nu, tā, lai būtu smuki viens par to, nu, teiksim, jau lietotāju vārds, pēc tam būs nākošais paro būs, teiksim, no šeit līdz šeit, tad, teiksim, tas input lauks, kas būs pretī, būtu, nu, it kā izmētāts, sanāk beigās, ka viņi tā izmētājas, un tas nebūtu īpaši smuki. Tāpēc, kur ir uzstīši input.
pretī garš input lauks. Forši. Tā mēs varētu sakopēt tagad, teiksim, ko mums vēl vajag lietotāju vārdu, paroli atkārtot. Nu, es domāju, es jums parādīšu šī tik vienkārši tev jūs tālāk, kad paši taisīsiet, sapratīsiet, kā tur tālāk pievienot. Teiksim, rekur liekam parole. Un parole atkārtot tik. Redzam, viņi visi tā smuki sajiet. Nu, nevis tā izmētāti kaut kā viens pretī, nu tā, pēc garākā aiziet. Tā, mēs pat varam web developerī pie outline, table cells, redzam, tabulu smuki tā te. Viss tā kā vajag. Un vēl mums vajadzētu uzlikt, tad redzam, šeit, teiksim, lietotā vārds, paroli un paroli atkārtot. Nav labi, ka redz paroles, protams, ka nav labi. Tāpēc mēs tā ir tekstu vietā rakstam password. Nu, viņš ir tad vienkārši, tā ir dažādi, šīs būs passwords. Redzam, zvaigznītes forši. Un kas vēl, teiksim, redzam, ka TD šitien ir tikai tas atverošais taks, un šitais ir aizverošais. Un redzam, ka te ir tā svītņa, te, bet, teiksim, input lauks ir tikai viens, tāpēc, ja aizverošais ir pirms šitā te pašās beigās, tā kā tāpat arī imaģiem un vēl gan jau kaut kam ir. Labi. Tagad nu mums ir kā tas te, mums vajadzētu to pogu uztaisīt. Poga. Un tagad mums vajadzētu uztaisīt tā, ka tabulā, nu, ka poga, īstenībā, nu, es tur gribēju izlaist kā rūtiņas, bet, nu, šitiem pat ieliksim. Jāpārkot šitais. Un te būs tā submit. Tas nozīmē, ka mēs submitosim, nu, tā kā nodosim serverim šito formu. Nē, es domāju, ka nevajag. Un ieliekam tikai value. Nu, tas pogas tā vērtība. Pogas vērtība būs tas, ko mēs izlasīsim, teiksim, izveidot lietotāju. Redzam, reku mums ir poga vēl tagad liela. Nu, vo. Tā vārds. Tad, teiksim, Mārtiņš 2. Un parols tās pašas Mārtiņš. Aha. Kļūda. Rekur te. Metodu vajag ierakstīt. Post. Metodu, nu kā. Pēc nokasēm metoda ir get, redzam, get nozīmē ko, ka mēs aizjam atpakaļ uz šo failu un padodam kā mainīgos nu, tad niks, vēl vien kļūdu atradu sev. Kur visi neim niks, te vajag būt, teiksim, parolē 1, un te ieliekam parolē 2. Vo. Redzamies atkal. Es tagad paņēmu jau ielikt te post, un tas nozīmē, ka es nonāku atpakaļ šajā pašā failā. Nu jā, diemžēl lietotājs vēl nav izveidojies. Kāpēc tā? Labi, es uztaisīšu tagad Mārtiņš 2, Mārtiņš. Izveidot, nu, nekas nenotiek. Un tagad mums vajadzētu uztaisīt, nu, kas savāc tos datus. Te. Tad, nu, pirms tās formas, laikam, tā būs labāk. Un, tad mums vajag pārbaudīt, vai tiek padoti, nu, tie mainīgie. Un tad vai tiek padots. Pārbaudam vienu, ja viens ir, pārī arī būs. Tad mēs varētu, uzreiz pastīsimies. Mēs, nu, tāpat kā es pārbaudīju to get tabulu, tāpat arī pārbaudīsim šeit to post ārēju. Kur es padodu vēlreiz post datus. Nu tā, lai Firefox nav labi feature. Un rekur redzam Mārtiņš 2, paroli 1 Mārtiņš, paroli 2. Nu visi tādi smuki mainīgi, Tā, tie mums ir tagad, ko mums vispirms vajadzētu. Nu, kaut kā pārbaudīt, vai tur viss ir kā vajag.
teiksim, tur jāpārbauda, vai lietotājs tāds nav, vai tur parols sakrīt, nu viss. Sākumā pārbaudam, vai parols sakrīt. If, tad rakstam to post, un tad šitajās kvadrātieklās liekam tā mainīgā nosaukumu, tātad parola 1. Vai viņi sakrīt ar parola 2. Ja viņi sakrīt, tad viss kārtībā it kā būtu, ja nē, teiksim, te mēs jau varētu kaut ko sākt bļaustīties, ka tur nav labi. Vienkārši paņemam eko kaut kādu H2. H2 tas ir tā kā heading 2. Nu, kaut kāds, būs droši vien, ka definēts šitajām bulbuksā kaut kāds ar stilu kaut kāds, nu, tekst formatējums jau būs. Uzrakstām paroles nesakrīt. Paroles sakrīt laikam. Vēl redzam, nu tagad paroles nesakrita. Esam uz pirmā ievadīju un pēdējā vispār neko. Tā. Vēl vajadzētu pārbaudīt, vai garumi ir, teiksim, ja paroles sakrīt, vai garumi ir pietiekoši liela. Teiksim, vai niks nav tur kaut kāds ābūrs, nu kaut kas tāds, vai tur parola nav, teiksim, kaut kādas sīkās. Tad rakstam vēl vienu ifu tā kā, un vajadzētu ar strulen, tas nāk string length, mainīgā garums, nu cik simboli viņā iekšā ir. Tad niku vai, teiksim, uzliksim, ja viņš būs, nu jābūt, nu vismaz 4 simboliem, tad lielāks vienāds 4. Un ja viņš būs, ja viņš nebūs, tad rakstam atkal else. Īstenībā vajadzētu kaut kā viltīgāk taisīt. Mēs varētu īstenībā darīt tā. Vispirms visus pārbaudīt. Teiksim, uztaisam masīvu kļūdas. Vienāds ārāji. Mēs uztaisam tādu masīvu kļūdas. Un tad, teiksim, šādi te liksim. Jā, nu mēs it kā saliksim visas kļūdas, kādas ir dabūtas, ejot cauri šitam te, teiksim, kļūdas. Un vēl uztaisīsim, teiksim, ja būs kaut kāda kļūda, tad viņš ieliks tajā masīvā jau kaut kādu, tekstu iekšā, teiksim, ja parols nesakrīt, teiksim, ja parola 1 nav vienāda ar parola 2, tad mēs tajā masīvā kļūdas ieliksim, mēs it kā uzliek kvadrāti iekavas, un tas nozīmē, ka viņā nākošajā brīvajā liks iekšā it kā. Un te liekam paroles nesakrīt. Tā, ieliekam vienu. Un tagad, kā mēs izmetīsim ārā visus uz ekrāna, taisam ciklisko funkciju for each. Tas nozīmē, for each sanāk tā kā, un caur visiem izies. Caur visām kļūdām, katrai kļūdai kaut ko izdarīs. Teiksim, for each kļūdas as, jauns mainīgais, teiksim, kļūda. Mēs no visām paņemsim visas kļūdas, un tā kā katru to kļūdu pārtaisīsim par, no visām paņemsim visas kļūdas, un tad ar katru šito te kļūdu kaut ko izdarīsim. Tad mēs viņu liekam te iekšā, un vienkārši varam eko, tad te ieliekam tos H2 tagus, un pieliekam kļūdu klāt. Ar punktiņiem savieno, teiksim, es mainīgos tā kā kopā. Tā kā, viņas var vienkārši savienot, teiksim, šeit ir tā kā viens, tagad teksts vienkārši, teksts, šitien arī iekšā būs teksts, un mēs vienkārši savienojam ar punktiņiem kopā. H2
Tā. Tikpat labi šo varētu uzrakstīt ar 3 eko, teiksim, eko H2, eko kļūda, eko, un tas tur aizvērošais H2. Vēl varētu darīt lūk šādi. Likt otru tipu ekos, nu tā kā pēdiņas. Un tad, teiksim, ja šajās pēdiņās ielieku kļūdu, redzam, viņš ir zaļš. Nu, tāds, vai ne? Tāds pats kā pārējais teksts. Es šajās ielieku, viņi paliek tā, nu, paliek tajā brūnajā krāsā. Bet, kāpēc tā? Tāpēc, kad šīs pēdiņas tomēr visos mainīgajos ielieku viņu vērtības. Nu, tas ir tā kā forši dažreiz, to, teiksim, slinkums rakstīt kaut ko, nu, taisīt šitiem visiem punktiņiem, ieliekam šitādā. Tad vienkārši ierakstam H2 un H2. Redzam te, kļūda, šis mainīgais izgāja ārā uz ekrāna, un tas otrs vienkārši, nu, tika pārtaisīts. Redzam. Lūkšā, un, teiksim, dažreiz, bet šodien diena problēma, teiksim, nu, it kā viņš atpazīst, ka šitais mainīgais iet te iekšā, bet ja es rakstu tālāk, nu, varbūt kādreiz būs tāda situācija, ka jums arī tas, nu, ka vajadzēs tā, teiksim, kaut ko rakstīt tālāk, kaut kādu tekstu uzreiz aiz tieši tā mainīgā, teiksim, nu, redzat, viņš it kā pagarina to visu, nu, tas nav labi, tāpēc mēs liekam šīs te figūriekavas, un tad mēs viņu it kā atdalam to mainīgo. Un tāpat arī vajag, teiksim, ja es ieliku valsts, teiksim, paroli 2, viņš jau redz met kļūdu, nu, tāpēc, ka tur iekšā ir vēl kaut kādas pēdiņas, un kurš vajag sarežģīt, viņam nepatīk, un tā ieliek šajās te figūriekavās, un viss notiek. Labi, tā. Šito mēs varam nokomentēt, redzam, paliek oranžs. Komentēt var šādi, var vēl ar restīti, un vēl ir trešais variants, lūk, šādi te. Redzat, viņš jau iekomentēt kā visus priekšu, tie komentēti vienu rīnī, šitais komentē kodu gabalu. Šitās nāk atvērt, un šitā aizvērt kodu. Atstāsim šitā. Tagad pirmā kļūda ir parols nesakrīt, otrā varētu būt tur kaut kāds garums kaut kam pa īsi vai kaut kas tāds. Un pēc tam jūs saliksiet pareizo secības, tagad tā vienkārši kā raksta kodu tā sanāks. Tad Strlen, kā jau es teicu, Postniks. Ja viņš būs mazāks vai vienāds par 3, sanāk, nu viņam jābūt lielākam vai vienādam par 4. Lietotāji vārds pārāk īs. Burtu. Tiksim, es te ielieku 1. Lietotāji vārds pārāk īs, es te lieku 3 un te kaut kādas neskrītošās paroles. Redzam, te paroles neskrīt, lietotāji, nu, karš izmetīs visas kļūdas, kāda radīsies šajā procesā. Tāpat arī vajadzētu paroles sevi, nu, pārbaudīt. Pārbaudīsim tikai vienu. Nu, ja viņas būs, kļūda jau radīsies, ja viņas nebūs vienādas. Tā kā mums pietiek ar vienu pārbaudīt. Un, teiksim, parolē jābūt vismaz 8 simboliem. Parole pārāk īsa. Tā mums tagad. Parole pārāk īsa. Un ko darīt, ja, teiksim, es tagad aizpildu Mārtiņš. Parole pārāk īsa. Labi, es sev ņemšu izņēmumu. Būšu 5. Tagad it kā, nu, mēs jau esam jau visu gan izpildījuši. Tad it kā vajadzētu jau likt datubāzē iekšā. Kā mēs pārbaudīsim, vai viņu vajag likt? Nu, var likt, tad te aiz šitiem visiem likam. Kurš, tev vēl kāds komentāri vai tie.
kļūdu, tad mēs, kā mēs varētu pārbaudīt, rakstam if un count. Count funkcija saskaita, cik ārējā ir ieraksti. Sākumā ir 0, kaut ko pieliek klāt, lai vairāk pa 1. Tad mēs zināsim, nu, ja šanāk, ja būs kāda kļūda, tad šitam te kaut kas būs. Un nebūs labi, tad, ja nevis 1, bet 0. Tad, ja nav kļūda, tad mēs jau ejam tālāk. Tad vajadzētu likt jau datubāzē tā kā iekšā A. Bet īstenībā vēl vajadzēja pārbaudīt. Aha. Tagad mēs šeit pārbaudam, vai tāds lietotājs jau neeksistē. Nu, protams, vispirms niks taisam quote smart tam nikam. Nu, savādāk kaut kāds skill inject sanāks un vajagās problēmas. Nav labi darīt tā, ka nu vajag uzreiz jau quotot visu, ko var. Un tagad arī uzreiz paroli. Un uzreiz laikam arī MD5 iekšā. Un tad mēs it kā tagad dabonam to niku un paroli, ko mēs varētu likt datubāzē. Bet vispirms vajag pārbaudīt, vai tādi jau nav. Kā mēs to daram? Izvilksim no datubāzes ārā. Nu, saskaitīsim, cik tādi ieraksti ir ar šādu lietotā vārdu un paroli. Nē, īstenībā jāpārbauda tikai ar lietotā vārdu, jo parols jau sagrīt. Tas jau neviens jau nezina, ka parols sagrīt. Tātad MySQL query. Rakstam select count from kā viņi pārāk sauc lietotāji where tā arī ir niks nāc ar niks redzam ar šajā te ielikt to mainīgo un viņš forši paliek un reku jau rāda kļūda. Tas nozīmē, ka syntax errors, jā, semikolon. Tā. Un te uzreiz, cik kopā, taisam mainīgo, ir, un tas būs MySQL result, kas sanāk no šī te rezultāta, izvilks noteiktā rindiņā, noteiktu mainīgo, tātad te liekam result. 0. rindā un tad mums vajag izvilkt count A paņemam šito un izvilkam viņu ārā un uzreiz te varam ielikt uzreiz eko šā baigi laba lieta, man patīk, ka uzreiz te ielikt sanāk tāds lietotājs jau ir. Jā, tāds ir. Nu, ko te, teiksim, mums vajadzētu ielikt kļūdu mainīgajā. Vēl vienu kļūdu. Mēs tad pārbaudam, ja cik kopā ir viņš lielāks par 0, tad noteikti būs kļūda. Un tad mēs te liekam iekšā kļūdu, ka tā būs šāds lietotājs jau eksistē. Tad, nu, mums jauna kļūda, pastamies. Šāds lietotājs jau eksistē. Nu, šitā vienāk nost. Un tad rakstam else. Un tagad gan liekam datubāzē iekšā. Tad mēs liekam datubāzē, tagad tabulā insert into ielikt iekšā lietotāju. Tagad liekam šitās pirmajās iekavās kolonu nosaukums. Tās būs kolonas. Reku šīs te.
Tad ID, kā jūs teicu, automātiskais podklāsts, tad mums vajag tikai niku, paroli, e-pasts. Nu, e-pastu izlaidīsim. Labi, tātad niks. Tālāk bija parole un tips. Jā. Tagad komat. Un tad te rakstam tālāk values. Un vēl viens iekaviņš. Un tad nākošajā iekavās liekam vienkārši šos te pašus niks, parole un tips. Niks mainīgais man jau bija. Paroles mainīgais arī man jau ir. Un tips sanāk, tagad tas būs admin, tad liekam viens iekšā. Nu tā. Mēs te pat varam ielikt arī, ka tā būs kā kļūda. Viens jau nezinās, ka tā ir kļūda. Ja tu būs veiksmīgi izveidots lietotājs. Un šādi. Un tagad redzam, nu, šāds lietotājs jau eksistē. Tā esam Mārtiņš 2. Veiksmīgi veiksmīgi izveidots lietotājs. Vai žēl tāds jau eksistē, pārbaudam, kā mums sanācis. Re, kur ir Mārtiņš un Mārtiņš 2. Un paroles sakrīt, bet viņi jau to nezina. Nu labi, mēs zinām, bet viņi to nezina. Tagad, kā mums vajadzētu pārbaudīt jaunu lietotāju, vajadzētu uztaisīt iziet. Tad mēs uztaisīsim iziet. Config mums nav vairāk. Case iziet. Iekļaujam. Jā. Īstenībā case iziet. Te nemaz tā īsti nevajadzētu likt. Viņu vajadzētu likt šeit kaut kur. Nu, tā kā mēs jau esam sākumā nokļuvuši. Jo te jau pirms tā iziet varētu būt kaut kāds outputs vai kaut kas tāds. Sanāk, ka tas sanāk lietotājs kaut kādu jau dabūs, kad viņš jau būs nospiedz iziet. Nebūtu īsti forši. Tāpēc rakstam te tādu iziet gabaliņu. If. Kā atkārtosies kods, bet nu, nekas traks nebūs. Tad pārbaudam vēlreiz, vai tiek padots mainīgais darbība. Un uzreiz and ja darbība ir iziet, uzreiz pārbaudam, vai viņš ir, lietotājs ir ielagojies. Te kaut kur mēs pārbaudījām, and season ielagojies vienkārši. Ja viss tas ir, vajadzētu kaut ko izdarīt. Šajā gadījumā pietiks ar season destroy. Mēs vienkārši iznīcināsim sesiju. Un uzreiz sāksim jaunu. Vienu iznīcinu, otru sāku forši, ne? Iziet to pogu nestrādās, tad esam iziet pogu. Te, kur ir šitā te, un te ieliekam iziet vienkārši jaunu lietotāju vietā. Tā jauns lietotājs iziet, un mēs esam ārā. Rakstam Mārtiņš 2, Mārtiņš, un mēs esam iekšā. Mēs vēl varētu izdarīt lūk šādi. Te, kur raksta, kur ir tas te ilgošanās lauks, teiksim, pārbaudīt. Nu, ja cilvēks ir ilgojies, lai viņam vairāk nerāda to login formu. Tā neforši. Tad mēs šeit mēs taisīsim tā te
aizsākam. Nice formas arī uzreiz ieliekam PHP. Un tad rakstam, ja cilvēks nav ielgojies. Un te īstenībā tu ir rakstīt uzreiz EasySet. Savādāk tu kādu erroru vēl dabūt. Un te īstenībā. Jā, jāapstās. Negribās tomēr rakstīt ar kļūdām, tāpēc uzliksim, lai rāda pilnīgi visas kļūdas. Tā, kur mēs te ielikām, ja nav. Kāpēc viņš norāda? Labi, tā spiežams iziem ārā. Un redzam, kur jau ir kļūda, notice, kad tāds ielgojies nav mainīgais, tad te mums visur vajadzētu pārtaisīt. Kļūda jau ir 8. rindiņā. Tad sanāk, vajadzētu tev visus EasySet. Un tad, ja mēs ieliekam season ielgojas, viņš pārbauda it kā vai, to mainīgā satura jau uzreiz. Bet, ja tāds mainīgais vispār nav, viņš uzreiz dos ārā kļūdu. Un tas nebūs forši. Ar te jau man pat bija pareizi rakstīts, jā. Kaut kā nav sanācis. Un te arī pareizi, viss kārtībā. Rakstam Mārtiņš. Ielgojamies iekšā. Rekur man darbība paliek augšā iziet. Nav smuki. Te varētu pārtaisīt to visu tā, ka viņš pārmet, lai nodzās to mainīgu augšā, mums vajadzētu refreshot lapu, un mēs vienkārši ieliksim headeru, lai viņš atgriežā aiziet uz kādu citu lapu, teiksim, šajā gadījumā it kā uz to pašu. Tad norādam location, kur viņam jābūt. Ieliksim vienkārši index.php. Un tagad es esmu iekšā. Admin panel, wow, sapratu, kur kļūda. Tas laik man čakrēs, jo es laik atvērsies iziet. Tā. Tagad es uzspiežu iziet. Es izieju ārā un augšā, tas iziet arī uzreiz pazuda. Es vienalgošu savreiz iekšā. Es adminu panelī un es uzspiežu iziet un redzat augšā, it kā vajadzētu, rekur apakšā links parādā šajā vietā. Es spiežu uz iziet, īstenībā viņš neaiziet uz turieni. Cik žēl. Es vēl parādīšu vēlreiz. Teiksim, jauns lietotājs, rekur apakšā ir tas jauns lietotājs. Es uzspiežu iziet un viņš pazūda. Varētu spēlēties visu dienu. Tā, un te man vajadzēja paslēpt šo te. Es kaut kā laikam mēs nepareiz uzrakstīt. Es kaut kā rakstības kļūdu bija, tāpēc es domāju, ka mēs vajag jocīgi. Labi, tagad mēs esam admin panelī un sound panelī vairs nerādās. Ieliekam kaut ko vismaz, lai sānos, tā jau daudz labāk, daudz mājīgāk. Tā, vēl man liekas, es solīju lietotājiem uzreiz mainīt savu paroli, lai viņi, teiksim, es tagad uztaisu pēcim
jaunu to lietotāju. Un kā bet viņš jau man pateica kaut kādu, es nav izdomājis viņam pats savu paroli, tiksim, Pēters 1, 2, 3. Un kā es viņam pasaku, bet, kā es tagad zināšu viņu paroles, varēšu pats ielogoties ar viņu lietotāju, to tur neforši. Tāpēc vajadzētu uztaisīt Pēterim iespēju labot savu jau profilu. Un, teiksim, te kaut kur. Nokopēsim vienu šito. Uzrakstīsim mans profils. Kur ir mans profils. Un tāpat pārkopēsim šito linku. Un aizdzīsim viņu uz manu profilu. Un tad rekur uzreiz dējam pie šitiem keisiem. Labi, jā. Un tad keis rakstam nākošo. Kāds ir ierakstīt? Mans profils. Sanāk jau keis, ja tas season get darbība būs mans profils, tad viņš iekļaus kaut kādu failu. Šajā gadījumā šis fails būs mans profils. Cik žēl tādu failu nav. Ko nu? Es domāju, ka jātais jauns fails. Viņš šauksies mans profils. Tagad, vairs kļūda nav. Tagad, ko mēs varētu darīt? Manā profilā mainīt tikai paroli. Rakstam K2. Un mainīt paroli, pastamies. Būs labi. Tagad mums atkal vajadzētu tādu tabulu, kādu jau tur bija. Es varētu šito tabulu nokopēt. Un ko mums vajadzētu te būtu jāraksta? Droši vien vecā pārvalde, tā godīgi. Lai kāds lietotājs atstāja sev to profilu ieslēgtu kā laiks un aiziet pats prom. Nav ko un kāds tagad tiek viņai iekšā, viņš šeit kaut ko mainīt paroli un pēc tam, kā pats kaut ko te darīt visu laiku. Tad, lai tādas neģēlības nenotiek, viņam būs jāievada arī vecā parola. Un te rakstījām mainīt paroli. Tā. Un šitin arī. Un te liekam vecā parole. Tā, un te arī īstenībā vajadzēs vien līdz šito pašu kodiņu, tā kā viņš būs bišķi pārmainījis, lai man nav divreiz jāraksta pie jaunu. Ja paroli 1 sakrīt, ja paroli 2 tas ir vajadzīgs, niks nebūs vajadzīgs. Tā, ja kļūdas nav, tad turpinām, vajag pārbaudīt veco paroli. If te mums vajag ielikt vēl vienu veco paroli paņemt. Tā jau būtu nika vietā īstenībā, jā. Tad arī mēs te liekam nika vietā veco paroli, vecā paroli. Un te mēs saskaitam, kur paroli ir vecā paroli. Un tad mēs saskaitam, vai tagad vajadzētu jau zināt, ka šis ir tieši, šīs lietotājs, kā mēs to varētu izdarīt. Mums būs jāizdara tā indeks lapā, kur lietotājs ielogojas. Sesijā ieliksim šī lietotāja ID, teiksim, mans ID. Katram lietotājam šis mainīgais būs savādāks. Un tas būs, kā mēs iegūsim tagad. Droši vien, ka ļoti vienkārši. Kur es saskaitīju, cik ieraksti ir ar, teiksim, ar
cik ir ieraksti datubāzē, kur šis lietotājs, kur sakrīt tā ievadītā parola un lietotāja vārds. Kad viņš ievada no tā, kad viņš mēģina ielogoties. Tikpat labi mēs varētu nevis saskaitīt, bet izvilkt no datubāzes ID, kur ir šo te ID kolonu, kur, teiksim, redzat 1, 2 un tālāk, 3, 4 un tā tālāk. Izvilksim ID, VNX, un parola vienāds to, būs labi. Sēž un mans ID, būs vienāds ar šo te. Tagad, lai mums viss tā lietas rādā, tie vajag ielogoties pa jaunu. Jo vienkārši tas tikai pie sesijas, kad ielogojas cilvēks, viņam tā parola ieiet tajā profilē, sesijā. Kad viņš ielogojas, nevis parola, bet ID ieiet sesijā. Tā, jaunais lietotāja vārds, mans profils, un tātad te mums vajag pārbaudīt te vajag ID, kurī, saskaitām, cik cilvēki ir ar šādu parolu un ar tieši viņa ID un ar tieši viņa paroli. Tad rakstam 6. Redzat, tas jau liek tās. Šīs te iekavas. Tās figūra iekavas, lai šajā te manīgajā šīm te pēdiņām, varētu šīs te likt iekšā. Tas tur, lai tajā mainīgajā viss sanāk kārtībā. Tātad mans ID liekam. Tā. Un vēl vajag pārbaudīt, vai parola sakrīt. Tad rakstam and parola. Tad tas ir tabulā tā parola sakrīt ar veco paroli. Jā. Teiksim, ja tas rezultāts būs mazāks pa 1, tagad jau, ja neskritīs ID ar to paroli, tad iegūsim šo te kļūdu. Labi, varbūt šīs teikums nav vispārējais, gan jau izdomāsiet kaut ko labāku. Vienkārši ievadītā parola var vēl sajaukt ar tām ievadītām vēl 2 parolēm. Labi. Tā, ja viss noteikti, tad te šī te vietā mēs rakstīsim, kā mēs nevaram vēlreiz taisīt ICR, mums jātais updates. Tad update tabulu lietotāju. Un tad set. Tur aizmirsu. Ieraudzīs, kā tu jūs. Šeit jāpieliek MD5 klāt. Tāpēc, ka savādāk jau būs salīdzinās ar Mārtiņš vienkārši, to, kas man parola tagad ir. Tad set. Parole vienāds ar šo te paroli. Un parole nomainīta. Tā. Vajadzētu strādāt. Vajadzētu pārbaudīt. Mainīt paroli. Teiksim, vecā parola Mārtiņš, jaunā Mārtiņš 2. Nē, kas notika jāapstās datubāzē. Redzam, tie MD5 sakrīt, tad kaut kā kļūdas pēc, kaut kas nav nomainījies. Tā. H2 nozīmē, šitais te mainīt paroli. Tā. Kļūdas man neizmeta. Tātad šeit tas tiek cauri. Tātad te varētu pārbaudīt, vai šeit mēs tiekam. Sanāk, kas ir tā. Aha. Jā. Pats labākā kļūda. Pausniks vairs netiek padots, tagad tiek padots parole 1, teiksim.
šodien nevajag saslēgam. Palīgā web developers. Show password. Ievadītā parola, nu pareizi, labi. Tev mēs zinām, kuru kļūda. Šeit. Mēs vienkārši pēdēsim eko. Pastīsimies, kāpēc tā. ID man noteikti nebija 0, ID bija 1. Tad īstenībā kļūda bija ielgojoties sākumā. Te. Jā, protams, kāpēc tā neiedomājos. Eko vēl vajadzēja. Tā es pat pierakstīšu MySQL result. Nu kā es vienkārši sesijā mēģināju ielikt result, tas jau tādu nevar ielikt, tev vajag vēl pierakstīt. Nu, ka es izlauktu to ID no datubāzes ārā MySQL rezultā. Tagad gan vajadzētu iet. Tā, mans profils, Mārtiņš 2. Parola nomainīt. Skatāmies. Aha. Vēl vien kļūda. Tā visu laiku īstenībā dažreiz sanāk tā galīgi neiet, bet īstenībā vismaz labi, ka kļūdas mēs atrodam un viss tā lieta virzās uz priekšu. Kļūda ir updateā. Tev vajag pierakstīt klāt where ID vienāds ar... updates, viņš izmaina, mēģina izmainīt visām iespējamām kolonām, šajā gadījumā paroli. Ja es pierakstu klāt where, tas nāk pēc tikai tiem, kuriem būs kaut kas. Šajā gadījumā mēs liekam where ID vienāds ar tādu manu ID, kas sanāk izmainīs tikai vienīgiem un man. Tad jau ievadītā parola pareizi, jo es viņu nomainīju. Tagad, man ir Mārtiņš lietotājs, viņam vairs parola nav Mārtiņš, viņam ir Mārtiņš 2, jo es vienkārši nomainīju visiem. Un tad vairs nākošais, kad es aiziešu pamācību, vajadzētu tā kāda ir. Es jau rakstu Mārtiņš 2. Jā, te bija jāraksta Mārtiņš 2 un tālāk Mārtiņš. Bo. Parola nomainīt. Nu, es domāju, šai pamācībai pietiek. Gaidiet nākošās. Es nezinu, kad mums būs laiks, varbūt pēc 5 minūtēm, varbūt arī rītdien. Paldies par uzmanību. Čau visiem, jā. Vēl es vienu lietu tikai gribēju pateikt. Es pamācības lieku uz martiņš256.filer.lv, bet lieta tāda, ka man ir beigusies vieta, un es sapratu, ka tur jāreģistrējās, lai to failu novilktu un kaut ko tādu. Tāpēc, lai vilktu manas tās PHP pamācības, jums ir jāreģistrējās. Bet to var izmantot tā, ka, ja es uzaicinu kādu no jums tur, kas grib reģistrēties, es uzaicinu, tad man pieliek klāt 100 megabaitus to vietu. Un jau vairāk man vietas, jau vairāk pamācības. Tā kā, gan jau, kur jūs redzat tās pamācības, gan jau sūtiet kaut vai te man ziņas, vai, jūs zināt, man Skype, uz e-pastu, vai kur. Īstenībā Mārtiņš256.at kaut kur visur ir. Skype Mārtiņš256, jā. Labi, tagad gan viss. Paldies par uzmanību. Čau!